Čivrju 72. Šodienas video parādīšu tev autobusu Volkswagen T5, un kāpēc es gribu parādīt šo autobusu un parunāt par metināšanas tēmām? Jo šorīt no rīta bija atbraucis, tā teikt, onkulis uz Pļaunieku servisu. Pašlaik atrodamies Ulbrukas servisā, ja? Reku Ulbruka, ja? Un bija atbraucis onkulis parādīt Toyotas mašīnu uz Pļaunieku servisu par pretrūsu. Un tā mašīna galīgi sarūsēs. Tā mašīna bija visa, nevis šādos te caurumtiņos, bet vienkārši visa aizmuguri, pilnīgi visa caura. Tur reāli būtu jāmetina 2 nedēļas, varbūt 3 kopā, tikai metināšana. Un čaļi saka, viņš saka, šita, ka cena 2000. Viņš noskatījies video, un pretrūsas cena 2000 eiro. Viņam saka, ja tik daudz jāmetina, tad tur būs 4000, nevis 2000. Viņš saka, kā jūs tā variet maldināt, jūsu reklāmā ir 2000, un jums jātais pa 2000. Protams, neko viņam neviens netaisīs, ar tādu attieksmi, bet arī šim te busam bija tā, ka čoms atdzen busu, šis buss ir no Austrijas, un 20 gadus viņš braucis pa Austriju. It kā nav tā rūsējošākā valsts. Un viņš domā, ka šī mašīna nekādā veidā nebūs sarūsējusi. Varbūt kaut kur bišķi rūsiņi, bet ne vairāk. Apmēram, varbūt būs tikai šitāds te caurumtiņš, kurš būs šeit sliekšņa galā, jāsametina, un piemēram, viss. Tāds bija viņa domas. Un čaļi noņem visu to apakšnos, plastmasas visu, nojauc, un čomam saka, vecīt, te daudz būs jāmetina. Un viņš saka, es neticu. Tad viņš brauc skatīties, pārliecināties, kā viss izskatās, cik ļoti ir sarūsējis, un tad jau, protams, izskatījās visu un redzēja, bet doma tāda, ka arī šeit cilvēkam, viņam likās, tā mašīna nevar būt sarūsējusi no apakšas, no augšas pasties kā skaisti, viss svaigi pārkrāsots, varbūt nav baigi skaisti pārkrāsots, tā video droši vien nevar redzēt. Pārkrāsots ir sūdīgi reāli, bet ir pārkrāsots. Un tāpēc varētu domāt, ka apakšā rūsas nav. Un tagad es tev parādīšu šim te autobusam, kā tad reālajā dzīvē ir vai nav rūsas. Tātad sākam ar šo te sliekšņa galu, ja? Te redzi, pat ja šie te caurumi šeit nebūtu, šeit ir ļoti dziļas poras. Ļoti dziļas poras šī metālā, un šeit viss būtu tāpat jāgriež ārā, jāmetina iekšā. Liekas, tas tāds nieks, vai ne? Labi, skatāmies tālāk. Šeit biezais metāls, arī poras ir, bet šeit ļoti biezs tas metāls, tā kā te varbūt uztraukties nevajag. Redz šeit šī te sadaļa aizmugurējā. Jāmaina? Es teiktu, ka jāmaina, vai ne? Ko tad ar šito gabalu iesākt? Pēc tam pastamies šeit iekšpuse. Pastamies šeit iekšpuse. Redz šādi te. Šis caurums neizskatās īsti pareizi, vai ne? Otrā pusē ir tieši tāpat situācija. Vai šis caurums izstās veselīgs, labs, tā teikt, oriģināli? Es teiktu, ka nē. Lūk, šāda būs labāka redzamība. Redz šāds te caurums. Jāmetina. Nerunājot par šīm visām vietām, kur ir rūsa un kur, teiksim, tas metāls var būt porains tāds, ka jāmaina. Šitie visi, tā teikt, dzelži bleķi, viņi ir biezi. Te pietiks ar notīrīšanu. Bet norūsējis viss ir pamatīgi, bet ļaunākā situācija ir lūk šeit. Redzi, sliekšņa apakša un viss tas slieksnis visā garumā. Šeit viss ir kaput. Redzi, ir gan caurumi. Vienmēr sakot, visā garumā slieksnis ir beigts, un slieksnis ir jāmaina visā garumā. Lūk, tāds stāsts. Tā kā šeit, protams, tīrīšanas daudz, bet jāmaina abās pusēs sliekšņi, jāmetina diezgan daudz caurumu. Kaut gan šis video par to, ka cilvēkam pašam likās, ka viņš nevar būt tā sarūsējis. Tieši tāpat kā Toyotas īpašniekam no rīta likās, ka 2000 tam pretrūsas apstrādē jāmaksā. Bet 2000 maksā pretrūsas apstrāde mašīnai, kura nav jāmetina. Un ja mašīna ir jāmetina, tad tas sāk maksāt kaut ko citu. Un ja mašīna ir jāmetina 2 vai 3 nedēļas, tad tas maksā vismaz
3000, 3500, bet nu nekādā veidā tas nemaksā tos pašus 2000, ko maksā mašīna, kur vienkārši jānotīra šādi, teiksim, rūsi jānotīra, bet nav jāmetina. Nu, lūk, tāds šodien izglītojošs video. Tas pagaidām viss, tā teikt, peace, un lai labi ripo!